Sveiki, skatītāji! Nu, šodien piekdiena, iepriekšējā reize bija pirmdiena, 22. aprīlis. Redz, kas te darās riņķī apkārt. Esam pie objekta, tilts pār dzelzceļam, netālu no Durbes, reku rokās ekskavators. Bet tik un tā augsts, it kā viss ir nopusis, sniega vairs nav, bet ir sapūst austs, bļēns, Liepājas pusē. Laikam tiešām tā pilsēta, kur dzims vējš. Nu, lūk, tagad mēs Durbē, netālu no Durbes, tādēļ pagastā remontējam tiltiņu. Šis tiltiņš ir būvēts 1926. gadā. Respektīvi, pēc 2 gadiem viņam būs 100 gadi. Pildīsim funkciju un viss, un stāvēja, un viss ar viņu notikās. Kā jau toreiz dzirdziņš ar pajūgu, smagākais, kas vien varēja būt. Un tagad džīps ir smagāks nekā, es domāju, pat, nekā toreiz. Mēs viņu remontējam, lai viņam būtu lielāka kravnesība, lai viņš varētu vairāk turēt slodzi. Nezinu, vai varēs redzēt vai ne. Nu, lūk. Nu, kaut kā tā, jā, diezgan traki. Tā kā mēs strādājam virs dzelzceļa, jā, tā ir diezgan traki. Tā staigā vilcieniņi, šurpu, šurpu. Un pīpinās. Tad darbi jāpārtrauc. Tad viņi brauc atpakaļ, tad atkal pīpinās, un tad atkal darbi jāpārtrauc. Nu, lūk. Un tā. Nu, viņš pabrauc garām, viss tur ir tāda lieta kā logi. Tad, kad vilcieniņi galīgi nebrauc. Bet dažreiz logos ir tā, ka ir jāpalaiž kāds strošana vilciens garām. Un tad mēs, bļēns, visu fiksi vācam visu kopā. Palaižam vilcienu garām. Viņš aizbrauc, nu, un tad mēs atkal varam turpināt strādāt. Nu, tā mēs ņemamies šeit Durbē. Parādīšu, kāds bruģis stāvēja tiltam virsū no 1928. gada. Jā, bija atrast rasējumi, jā. Tikai es nezinu, 28. gadā viņi sāk vai 26. gadā viņi pabeidz. Domāju, ka nonāk eksploatācija. Un re, kāds bruģis. Šitāds te vesela čupa. Iedomājies, šitāda čupa. Bija uzkrāmēta virsū šim te tiltiņam. Cik nu viņš garš ir. Jā, visa šitā čupa tiltam bija virsū uzkrāmēta. Un tad, iedomājies, kāda viņam bija nespēja. Nu, lūk, īsti nav laika filmēt, jo mums nojuka busiņš. Busiņš nojuka, kāpēc? Tāpēc, ka bākā nokļuva ūdens. Tagad jāskan uz servisu, uz Liepāju. Jāiezved viņam dīrā degviela. Sveiki! Nu jau mēnesis cauri, kopš mēs sākām ārdīt šito te tiltu. Pagaidiet, zvanām. Halo? Nē, loga nav mums, nav. Zvanās pa vilcieniem. Nu jau silts, nu jau apkārt zāle, zaļi koki. Rek jau noziedējušas pienens. Ir izbūvēts uz leju kāpnes. Atkal zvanās. Nu, kārtējies jau. Īsāk reiz. Šitā te mēs atklapējam nost. Visu veco betonu. Visu, jā. Redziet, kādiem caurumiem te bija tilts. Jā, viss redz tādu caurumu. Viss. Ne? Šitas te stiegrojums, jā. Viss te izpūs bija izrūsējis. Reku šeit arī tāds caurums. Nu, lūk, stiegrojums. Apakšā. Viss notīrīts. Nē, bet gluži, jā. Reku šeit jau ir ar baltu tāds pelēks stiegrojums, jā. Tādā krāsā, tādā pelēcīgā, jā. Tas ir ar speciāli antikorozijas tādu līdzekli, kas saista, lai būtu pielipšana. Nu, lūk, un visu šito te brīnumu mēs remontēsim. Nu, lūk, sānsīs, re kāds. Te būs injekcijas, te būs, kas te nebūs, remonts, te būs betonēšana. Nu, lūk, te būs visādi brīnumi. Rek ir jau
sastiegrots. Jā, ankuri salīmēti. Jā, speciāli līme. Nu, teiksim, nosauksim viņu tā, jā. Būs pastiprināts tilts, lai zemnieki varētu droši ar savām kravām vālēt pāri. Nu, lūk, bet, nu, ja viņš nostāvēja no 26. gada, tad es domāju, viņš nostāvēs vēl 100 gadus. Nu, lūk. Un mēs šito te visu tas te brīnums, viss remontēsim. Nu, lūk, tas process neiet tik fiksi, cik gribētos. Jo. Ir nianses. Tur sāc klapēt, tur vēl kaut kas, tur vēl kaut kas nokrīt nost. Un, lūk, kaut kā tā. Labi, pagaidām. Tiksimies pēc mēneša.